Vairāk nekā 150 reizes evaņģēlijos parādās Jēzus teiktā frāze, bet es jums saku. Jēzus ar to mūs aicina ieklausieties. Tas, ko es tagad teikšu, ir kaut kas ļoti svarīgs un ļoti nozīmīgs. Šodien mēs ap sevi dzirdam dažādas balsis. Daudzi nāk ar līdzīgu vēsti. Ieklausies manī. Brīžiem ļoti kareivīgi un ļoti uzmācīgi skan šīs balsis. Tur ir pārdevēji, kas cenšas panākt, lai pircējs iegādāties tieši viņu preci. Tur ir politiķi, kas ar tukšiem solījumiem grib piesaistīt sev vēlētājus. Tur ir krāpnieki, kuri ar meliem un viltu mēģina cilvēku ievilkt savos tīklos. Un visi nāk ar vēsti, es tev saku, viss aicina pie sevis. Nāc šurp, uzticies man, domā tāpat kā es. Ir arī tādi, kas katrā situācijā un vienmēr uzskata, ka tieši viņi ir tie gudrākie, tie pareizākie, ka tieši viņu padoms ir tas vērtīgākais un ka visiem vajadzētu būt laimīgiem, ka viņi ir atvēruši savu muti un dalījušies ar savu gudrību. Daudzās balsīs mēs maz vairs neieklausamies. Tās mūs jau neskaitāms reizes pievīlušas. Ir solījuši, bet izrādījies, ka tie ir tukši vārdi, ka tie ir apzināti meli ar mērķi ietekmēt un pievērst sev uzmanību. Kā mums atšķirt graudus no pelavām, patiesību no meliem? Kā šajā daudzbalsīgajā, haotiskajā balsu juklī nepazaudēt savas dzīves pareizo virzienu? Kalnā pie Galilejas jūras sēž Jēzus. Bet es jums saku, tas nav vēl viens piedāvājums tajā plašajā piedāvājuma klāstā. Tas, ko Jēzus saka, ir kaut kas pilnīgi jauns, vēl nebijis un nedzirdēts. Šī balss ir kā bāka, kas tumsā rāda ceļu un haosā ieved kārtību. Jēzus nevienu nespiež pieņemt viņa teikto. Viņš necenšas pierunāt. Viņa vārdos nav nekādas diplomātijas vai slepenu nolūku. Viņš vienkārši paziņo. Iepratī tam, ko jūs dzirdat sev visapkārt, un kas jums ir labi pazīstams. Es saku tā. Ar šiem vārdiem Jēzus mūs ieved pilnīgi citā pasaulē. Netiek tā vienkārši pacelt uz augšu ētisko prasību latiņu. Viņa vārdi atklāja debesu valstības dimensijas. Tā ir jauna pasaule, ko Jēzus šeit prezentē. Bet es jums saku, šie vārdi šķiet pārsteidzoši un nepieņemami. Tie izposta rutīnu, sagrauj gadsimtiem veidojušos priekšstatus. Tie prasa no mums neiespējamo. Dzīvot tā, kā Jēzus prasa, nav mūsu spēkos. Mēs atkal un atkal to esam savu paši piedzīvojuši. Bet mums nav jācentrējās uz Jēzus prasību izpildi. Mums ir jācentrējās uz viņu pašu. Nav jācenšas darīt neiespējamo, bet jācenšas nākt tuvāk un tuvāk viņam. Jo viņa vārdi, es jums saku, nav tikai ētiskas pamācības, norādījumi bauslības pareizākai izpratnei. Tā nav tikai mācība, brīdinājumi vai pamudinājumi. Viņš pats ir teicis to lielāko un to varenāko vārdu cilvēces vēsturē. Viņš ir augšām cēlies. Un šis viņa vārds neiespējamo padara par iespējamu. Bet es jums saku,
Šie vārdi nav tikai pretstatījums, bet tā ir autoritāti izsakoša formula. Mums katram ir cilvēki, kuru vārdos mēs vairāk ieklausāmies, kuri mums ir autoritātes. Vai Jēzus tev ir autoritāte? Vai tu ieklausies viņu vārdos? Vai tu meklē viņu padomu un seko tam? Viņš neapmāna, viņš nerunā blēņas, viņš nepiedāvā neiespējamo. Viņam vienīgajam šajā daudzbalsīgajā piedāvājuma korī, kas šodien skan mums visapkārt pasaulē, viņam ir vēsts ar mūžības vērtību. Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 20. pantā rakstīts: Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Ja kas dzird, daudzi paiet garām nedzirdējuši. Kaut mēs būtu starp tiem, kuri šo lieldienās teikto augšām celšanās vārdu sadzirdētu, pieņemtu un dzīvotu pēc tā. Kristus ir augšām cēlies, lai jums visiem priecīgi un svētīgi šie svētki.